Labdien, dārgie draugi! Šī ir nodarbības trešā daļa. Un iepriekšējā daļā mēs beidzām ar to, ka runājām par raksturīgām novilkuma īpašībām katrai tehnoloģijai. Noskatieties to, ja vēl neskatieties, un piedāvāju tagad noiet pie paraugiem. Šeit man ir paraugs ar fleksogrāfijas druku, bet viņš arī derēs augstspiedis, kā augstspiedis paraugs, ja, un tad man šeit bija minēts, ka augstspiedē tiek veidots tāds oreols un, it kā ir iesists tas novilkums, un tad šeit ļoti labi var redzēt, šajās vietās te forma ir kontaktējusi, viņa ir iespiedusi, ja, un tad viss, kas bija zem viņas, visu lieko krāsu, viņa izspieda ārā. Godīgi sakot, tas ļoti stipri ietekmē novilkuma kvalitāti. Tas ir pamanāms arī ar neapbruņoto aci. Tāpēc, es zinu, ka šo te vienmēr tā kā iekļauj, kad sagatavo failus fleksogrāfijai. Ja, ka ir šāds, gan fleksogrāfija, gan augstspiedei, ka ir šāds te efekts. Šī mums ir dobspiede, un, šeit ļoti labi var redzēt, ka tas novilkums ir ļoti zobains, vai ne? Ļoti zobains. Un šo te vispār var paskaidrot tā. Dobspiedē, jo tumšāku tev vajag vietu, ja, jo tumšāku tev vajag novilkumu, jo dziļāk būs tas padziļinājums. Bet tu nevari uzreiz tur iekšā urpt caurumā. Ja. Tāpēc ir jāuztaisa no sākuma apkārt mazāki iegriezumi, un tad var jau iet lejā. Ja? Tāpēc apkārt visiem iespiežamiem elementiem šeit tiek izveidots tāds zobains oreols. Priekš teksta tas ir slikti, bet mēs izskatīsim variantu, ka pustoņos un rastrā tas ir ļoti labi. Šeit mums ir sietspiede ar novilkumu, kas iet cauri trafaretam, cauri sietam. Šeit var uzreiz redzēt, ka krāsas slānis ir ļoti biezs, vai ne? Viņš ir tāds izteikti uz augšu. Un šeit arī ir tāda īpašība, ka redziet, ja, ka vietās, kur ir bijuši vēl sieta tā kā audumiņa, daļa no krāsas ir trāpījusi iekšā. Ja. Un, tāpēc arī par sietspiedi var teikt, ka šeit novilkums ir diezgan zobains. Uz bildes varbūt tas nebūs tik labi redzams, bet uz teksta gan tas būs ļoti pamanams. Litogrāfijas offsets, jeb offsets, kur šeit var redzēt, cik smuks ir novilkums, vai ne? Ja, līnijas ir asas, diezgan taisnas, pie tam, man liekas, ka šīs te ir nekrītots papīrs, kaut arī varbūt krītots, neesmu tās baigais eksperts, bet jā, šeit var redzēt, cik smalks ir tas novilkums, un kā man patīk, kā angļi saka, viņš ir ļoti crisp, ja, viņš ir ļoti tāds ass un smuks, un vispār, jā, prieks skatīties. Ja paskatīties uz digitālo toneri, tad šeit viss nav tik labi. Ja? Pirmkārt, var redzēt, ka tā papīra virsma tika kaut kā speciāli apstrādāta. Ja? Var redzēt, cik stipri viņa spīd, cik stipri viņa atspīd un ka viņa ir pārklāta ar tādu kārtņu. Otrakārt, zināt, es skatos uz šo toneri, man tāds iespējas, kā viņš tagad paņems un nokritīs tā krāsa, ka būtu bānešas atvaļaca. Ja? Un, rekur var redzēt, ka cik viņi ir zobaina, robaina. Angļi parasti šo te sauc par fuzzy. Fuzzy viņi ir tāda kā pūkaina. Ja, un arī var pamanīt, ka apkārt ir izmests toneris. Ja, tad tas arī ir svarīgi. To arī cilvēki pamana ar neapbruņoto aci. Ja, rekur šeit vispār skatāties. Ja, tas ir īpaši pamanams, protams, uz teksta pirmkārt. Digitālās drukas inkjets, mazliet savādāka tehnoloģija, bet arī viss ir diezgan robains, zobains. Var pat redzēt, ka viņi atšķirās viens no otra. Abas divas ir digitālās drukas, bet viņas ir dažādas. Un, varat redzēt, ka šeit vispār rekur. Liekie elementi šādus te viennozīmīgi pamanīs. Vēlreiz atkārtošu, ka tas kritiski ir pamanāms uz teksta. Новилкума квалитата фонта буртiem, то есть как же буквы у нас хорошо получаются. Augstspiedei ir ļoti augsta kvalitāte, vispār
teiksim tā, augstspiede tika izgudrota fontu drukai, jā, tekstu drukai. Fleksogrāfijā ir zema, dobspiedē ir zema un sietspiedē ir zema. Tātad tekstus un fontus nav vēlams drukāt šajās tehnoloģijās. Offsets ir super, viņš der ļoti labi tekstu un fontu drukai, jā, ļoti efektīvs tam. Nu, un digitālajai drukai viņš ir pietiekoši apmierinošs, tad var izmantot. Noilkuma kvalitāte pustoņos un ēnās. Tātad, ja mums tiek izmantots rastrs augstspiedē, viņš ir, es pat neteiktu, ka zema, viņi ir ļoti, ļoti, ļoti zema. Reti kāds augstspiedē drukā pustoņus un ēnas rastru, izņēmumi būtu kaut kādi reāli mākslas darbi, tātad cilvēkam ir jāizraujas ar šo lietu, lai mēģinātu rastru drukāt augstspiedē. Fleksogrāfijā kvalitāte ir diezgan apmierinoša, ja, bet, ja jūs pamanīsiet, reti var pamanīt elastīgo iepakojumu, kurš ir nodrukāts fleksogrāfija, kur būtu, teiksim, debesu krāsas vai cilvēka sejas ādas krāsas, jo šie te pustoņi un ēnas pamatā nospēlē tieši uz tādiem darbiem, kur pasteļu toni, vienmērīgi toņi. Ja jūs pamanīsiet, gandrīz visi darbi, kas ir drukāti fleksogrāfijā, tomēr tiek drukāti 100%, ja, bez pustoņiem un bez ēnām. Dobspiedumā ir visaugstākā kvalitāte uz doto brīdi, ja viņš ir ideāls derīgs pustoņiem un ēnām. Man te prātā ir ienācis tāds paraugs. Tās ir mūsu latviešu konfektes 3 lācīši, ja jūs tādas atceraties, ja, tur, kur ir vēl vāfelīte ar šokolādi. Un tur uz tās etiķetes, kur tiek iepakot tā konfektīte, tāda zila. Tur tāda glezna, kur 3 lācīši spēlējās uz nogāzta koka. Pievērsiet uzmanību, ja atradīsies šo konfekti, cik smalkas tur ir detaļas. Ja? Viņas ir super, super smalkas, un tas viss tika nodrukāts dobspiedas tehnoloģijā. Jā, un arī iedomājieties, kāda tur ir tirāža. Ja? Konfektes, kuras mēs te jau gadiem, es viņus atceros vēl savā bērnībā, ja? Tad tas ir 100% dobspiedas darbs ar super augstu kvalitāti. Ja, ar super smalks un arī ar kolosāli lielu tirāžu. Sietspiedē pustoņu kvalitāte ir ļoti zema, ja, jo nav tik smalku sietu, ja, vai arī viņus grūti atrast. Vispār gribās teikt, ka sietspiede ļoti reti drukā pustoņus ēnas. Parasti viss tas, ko mēs redzam uz krekliem, parasti ir nodrukāts vai nu līnijās, vai nu tekstos, vai nu tur ir kaut kāds 100% līnijas. Offseta kvalitāte ir augsta pustoņos un ēnās, tāpēc tas paskaidro, kāpēc visi darbi uz papīra ir ar debesīm, cilvēku sejām, jā, fotogrāfijas tiek drukātas offsetā. Tas ir dēļ tā, ka kvalitāte ir augsta. Un digitālajā druka ir apmierinoša kvalitāte pustoņos un ēnās. Jā. Gribās mazliet parunāt par tehnoloģijas vecumu. Augstspiede mums ir visvecākais iespiešanas veids. Viņu izgudroja Gutenbergs 15. gadsimtā. Gribās atgādināt, ka Gutenbergu uz šo izgudrojumu ir iedvesmojusi vīna prese. Jā, tad viņš skatījās uz vīna presi un viņam ir ienācis prātā, ka viņš izgudros iespiedu mašīnu. Bet jā, tātad šīs te ir jau diezgan sens, vairākus 100 gadus mēs viņu izmantojam. Vispār gribās teikt, ka šīs te Gutenberga izgudrojums ir veicis tehnoloģisko revolūciju. Tieši pateicoties šim izgudrojumam, visa pasaule, var teikt, ir tik izglītota. Gandrīz visi māk rakstīt un lasīt. Jā, tieši pateicoties šim te notikumam. Fleksogrāfija tika izgudrota 20. gadsimta sākumā, dobspiede arī. Un, jā, īpaši interesanti, manuprāt, ir sietspiede, kura savu pielietojumu ir atradusi, kura jau tika izgudrotas senāk. Saka, ka tas ir 9. 10. gadsimts Japānā, bet īpašu pielietojumu viņi atrada Pirmā pasaules kara laikā, jo vajadzēja drukāt priekš
kara vajadzībām. Jā, un tad bieži vien tā ir bijusi sietspiede, tas bija mobilās tipogrāfijas, kuras ceļoja kopā ar armiju. Tad, protams, offsets, kurš tika izgudrots, viņa offseta vectēvs, litogrāfija. Varat apskatīties internetā, bet es domāju, vēlāk es taisīšu ierakstu par šo iespiešanas veidu atsevišķi. Tad no sākuma tika izgudrota litogrāfijas akmens, un tad pēc viņa jau mazdēls ir offsets, ja, princips ar offseta gumiju. Un digitālā druka mums ir visjaunākais iespiešanas veids, viņam pat nav 30 gadi, pavisam jauns, ja, un, kā saka, viņam viss ir priekšā. Materiāla daudzums patērēts uz pierīkošanu. Gribu jums atgādināt, pirmkārt, kas ir pierīkošana. Pierīkošana ir krāsu sakritība, jā, tātad kā mums sakrīt krāsas, un krāsu atbilstība. Tātad, cik labi viņas atbilst failam, tam, ko ir iecerējis klients. Jā, tātад, по-русски это называется приладкой, то есть насколько работа совпадает по совмещению краски. У нас 4 основных краски, которые нужно совместить. Ja? 4 pamata krāsas, kuras ir jāsavieno kopā, lai viss izskatās šādi te, ja? lai veidojās rastra rozete. Un mums ir fails, kurš ir uz ekrāna, vai viņš ir izdrukāts kā paraugs, un pierīkošanas uzdevums ir pierīkot iespiedu mašīnu tā, lai viņa atbilst ja? Pēc krāsām un pēc parauga. Un tad cik daudz materiālu ir patērēts uz pierīkošanu? Augstspiedē ļoti zems, jau sākot no pirmiem novilkumiem, ir uzreiz krāsu sakritība un ir krāsu atbilstība. Flexogrāfijā arī tas pats, jā, tas ir ļoti labi, dobspiedē arī un cietspiedē arī. Bet kur mums sākās interesantais, ka offsetā mums ir vislielākais pierīkošanas daudzums, jā, mums tiek patērēts 100 sloksnes uz vienu krāsu. Jā, atgādināšu, kā 4x4 darbam mums vajadzēs 800 sloksnes, 800 listov, tikai, lai pierīkot iespiedu mašīnu. Jā, tas ir ļoti daudz. Un plus vēl vajadzēs 5% drukas laikā katram gadījumam, ja tur kaut kas ne tā būs ar krāsas un ūdens balansu. Jā, tad šeit vislielākais pierīkošanas daudzums. Un digitālajai drukai vispār nav, vai ir ļoti maz, 1, 2 materiāliņi, 2 apdrukājumie materiāli, kurus mēs patērēsim uz pierīkošanu. Jā, tātad šeit tā kvalitāte ir uzreiz. Jā, man te video bija ASV tirkus sadaļa pēc iespiedu tehnoloģijām, bet principā es domāju, ka kopumā pasaulē ir ļoti līdzīgs mērogs. Un tad šie ir visi darbi, kas tiek drukāti, jā, miljārdiem, miljonīgi gadēji. Un pirmajā vietā mums ir offsets, kurš reāli pusi no šī pirāga apēdīs. Jā, tad mazāk par viņu aizņem flexogrāfija, rotogravūra, sietspiede, augstspiede, kā redzat, tas ir tikai 1%, pavisam maz, tie ir kaut kādi mākslinieki, kaut kas radīts ar roku darbiem. Un tad mums ir digitālā druka, kur ir tik interesanta, bet, kā jau teicu, viņi ir pavisam jauna. Un, ja runāt par nākotnes tendencēm, tirgus pieaugumu mazinājumu, var redzēt, ka augstspiede samazinās, jā, jo tehnoloģija ir veca un tās tehnoloģijas reāli pazūd ar laikiem. Var redzēt, ka flexogrāfija palielinās, jā, jo flexogrāfijas pamatprodukts ir elastīgais iepakojums, un var redzēt, ka elastīgais iepakojums paliek arvien ekoloģiskāk un ekoloģiskāk, un tie iepakojumi, kuri agrāk ir bijuši offsetā, kā cietie iepakojumi, nāk arvien biežāk uz flexogrāfiju pāriet. Dobspiedē un sietspiedē mums ir zems, bet stabils tirgus. Jā, tad ir darbi, kurus var reāli drukāt tikai dobspiedē. Darbi ar ļoti lielu tirāžu. Jā. Sietspiedē tie, teiksim, būtu darbi uz tekstila, uz audumiem, jā, vai uz koka, uz stikla. Jā. Tad tikai ar šo tehnoloģiju to var izdarīt.
Jā, var redzēt, ka offsets samazinās un no viņa darbus atņem gan digitālā druka, gan flexogrāfija un īpaši ir pēdējos gados pieaudzis inkjet tirgus. Jā, tātad, jā, offsets tagad ir stiprs, liels, bet viņš ir sens. Jā, un var redzēt, kā digitālā druka pirmkārt tuvojas viņa kvalitātei, otrkārt, ka viņa saka, uzspiež uz pēdām. Jā, par tirāžām. Tad kāda ir vajadzīga tirāža? Augstspiedē šobrīd, man liekas, ir sākot ar 100. Jā. Flexogrāfijā, man liekas, ka sākot ar 1000, tā skaitās diezgan liela tirāža tomēr. Dobspiedē vismaz 10,000, ne mazāk. Jā, jo, kā jau tika minēts, cilindri smagi, lieli, sarežģīti izgatavošanā, un viņiem sevi ir jāatmaksā. Jā, tad tirāžai ir jābūt pietiekoši lielai. Sietspiedēji ļoti zemas tirāžas, 10, 20, 30, viss ir atkarīgs no iespējām, bet jā, sietspiede ir diezgan pieejama. Offsets, ir maģisks cipars 300 plus, jā, tad sākot ar 300 eksemplāriem jau piedāvā offsetu. Un digitālā druka, kur ir pieejama pie superzemām pie superzemām tirāžām, pats sākot ar 1 eksemplāru. Dažniņš nesen no eksemplārā atgādina, ka tas viss ir iespējams tikai dēļ tā, ka katrs nākamais novilkums var atšķirties no iepriekšējā. Jā. Jā, pēdējais slaids, ko gribās teikt, ka diezgan daudz, kā jūs redzat, katrai iespiešanas tehnoloģija ir savi plusi, savi mīnusi. Un es atstāšu tādu tā kā atvertu jautājumu. Kāpēc offsets ir kļuvis tik populārs, ja kaut arī viņš ir tik sarežģīts? Ja mēs tehnikumā piedāvājam izglītību, tur ir tas super sarežģīts process ar krāsu un ūdeni. Ja? Un tad vēl ir tā pierīkošana sasodīta liela, ja? Bet viņš joprojām aizņem ļoti lielu tirgus daļu. Ja? Kāpēc? Ja? Un vēl tad turpinot to atverto jautājumu, kāpēc digitālā druka aizņem viņa vietu tirgū? Ja? Vai viņi vispār kaut kad to izdarīs, vai viņi kaut kādi izspiedīs pilnībā offsetu? Es šos jautājumus atstāšu atvērtus. Ja? Principā man ir viss. Ceru uz jūsu atgriezenisko saiti. Ja? Rakstiet komentārus, dalieties ar šo video. Un lai jums visiem veicās, lai jums laba veselība.